Cienījamie vecāki, godātie viesi, mīļie absolventi, šovakar mēs esam satikušies īpašā brīdī, lai kopā piedzīvotu stāstu par 3 neatlaidīgiem siventiņiem un reizē atzīmēt nozīmīgu pieturas punktu mūsu absolventu dzīvē. Kā jau katrā labā pasakā, arī šajā vakarā tiks celtas mājas. Tiks pārbaudīta to stiprība un iespējams tāds vilks mēģinās viņas nopūst. Taču pirms sākas šī būvēšana, pūšana, lūdzu veltīt mirkli saviem mobīlajiem telefoniem. Lai māksla varētu elpot pilnā grūtī, vai datorspēles šovakar uz brīdi atpūšas, un lai mūsu realitātes apziņa paliek šeit, šajā zālē, aicinām telefonus pārslēgt klusuma režīmā vai izslēgt pavisam. Citādi var gadīties, ka kāds negaidīts signāls izskanēs skaļāk par vilka pultiem. Paldies par jūsu klātbūtni, uzmanību un kopā būšanu, lai sākas pasaka. Labvakar! Paldies, tiešām paldies, ka esat šeit. Man tas ļoti daudz nozīmē. Kur gan tas mārketings skatās? Es viņiem 3 reizes piekodināju. Šīs izrādes nosaukums ir vilks un 3 siventiņi. Nevis 3 siventiņi un vilks. Nē. Man ir apnicis būt par pieturu. Jūs šodien esat šeit, lai uzklausītu manu stāstu. Jā, tieši manu. Un nevis tur kaut kādu tur sivānu, kazlēnu, sarkangalvīšu vai vecmāmiņu. Starp citu, mans vārds nav vienkārši vilks. Tāpēc arī nepatīk, ka tevi sauc cilvēku vārds. Patīk vai nepatīk? Nepatīk. Man arī nepatīk. Lūk, mans vārds ir Viktors. Tādēļ esiet tik laipni un uzklausiet manu stāstu. Tieši tāpat ir arī ar sivērkiem. Tiem arī īsti vārdi, nevis kaut kādas napi atšķirabas iesaukas. Tātad maliņā ir Nova. Sonet, paskaties, cik te šodien daudz atpūtnieku. Blakus Novai ir viņas māsa Soneta. Cūkas driķos, patiešām daudz. Nebūtu uzkāries dators, nebūtu uz viņiem jāskatās. Par ko jūs tā brīnaties rīt pēdējās siltās dieniņas? Skaidrs, ka visi izmantos izdevību vēl laiski pagozēties saulītē. Un šī ir Rozija, rozākais sivērtiņš. Atkal jūs savās pasakās, kad es mācījos. Māsiņ, mēs to stāstu zinām no galvas un astes. Tad lūdzu esiet sociāli, jo šorīt mazgājot zobus es dzirdēju, kā Nova atkal lādēja kaut kādu spēli. Ja var raksturot šo 3 sivērnu vadadīsi, tad tā izskatās apmēram šādi. Vai ne sivērni? Rūk. Viesnīca, baseins, pludmales vilnis un saules pielieta diena. Lai jau vēl viņi pabauda pēdējos saules starus. Bet jūs taču gribat zināt, kas notika patiesībā, vai ne? Jā. Atkalties no ķēniem. Pat tu tāda. Ne jau tu gods. Ai, māsas, ja vien jūs zinātu, cik man bija labs sapnītis. Es sapņoju, ka šurp atbrauc kurjers un jautā, vai šeit dzīvo Soneta? Uz ko es viņam atbildu? Jūsu rīcībā, visā savā godībā. Uz ko viņš man atbild? Šeit jums sūtījums, nāciet saņemiet, bet es tā mazliet nesaprotu un saku, ej, vai
Vai tad tāpēc jūs nesat kurjers, lai pienestu man, pasūtītu to klāt? Es taču Belčikā, bet šis tādu smagumu viens pats nepanesīšot. Labs ir, es uzvelku šļokas, sekoju viņam, un kas tad tur? Kas tad tur? Tur kravas mašīnas piekabē pilnā ar frī kartupelīšiem, gluži kā tāds sienazārds. Iegrim teļā un sālītī. Kas tā būtu par dzīvi? Gatava pasaka. Ei, ko tu dari? Uzmanies sapņotāji, ka nesaries atjauninājums runājot par dzīvi un pasaku. Nu, nē. Es zinu, ko tu teiksi. Tas būs kā uzkosties zaļam, neizceptam kartupelītim. Tas var sabojāt visu dienu. Vai nedēļu? Gribat jūs to dzirdēt vai nē, bet rudens tuvojas un viesnīcu drīz slēgs. Mums ir jādomā, kur dzīvosim. Pastieties uz pārējiem viesnīcas viesiem. Kas viņiem vainas? Viesi kā viesi. Taču beidziet tā blēst, un ar pirkstiem arī nerādiet. Ir jābūt mazliet diskrētākiem, jo runājot par kādu, kas ir līdzās. Nu, bet kas vainas ir pārējiem viesiem, ar kuriem es vispār nerunāju, uz kuriem es vispār neskatos, un kuru te nemaz nav Rozī? Vai jūs redzat atšķirības starp viņiem un mums? Nu, bet kā lai mēs tev to tagad pasakām, ja tu teici, lai mēs neskatāmies? Totāli zābu. Vai jūs tiešām neredzat, ka viņi ir saģērbušies daudz biezākās drēbēs, laikapstākļiem piemērotāk un arī daudz pārdomātāk nekā mēs? Vai ziniet, ko tas nozīmē? Ka viņiem ir labs content managers? Vai varbūt labs stilists? Nē, ka viņi ir gatavi rudenim uz gatavojas ziemai, ka viņi ir tālredzīgi un plāno uz priekšu, ka viņi ir izdarījuši visu, lai šodien būtu te un baudītu pēdējās savas pielētās dieniņas. Tas nozīmē to, ka viņiem būs kur patverties arī, ja rītdien uznāks milzu sals. Nezinu gan. Man negribas domāt, ka esam pēdējie, kas neko nav izplānojuši. Es arī tev, Rozija, nepiekrītu. Laika vēl ir atliku likām. Vai tu esi kādreiz dzirdējis, ka kāds sivēns reiz būtu izmest no viesnīcas un nosalis? Jūs taču zināt tādu teicienu, viskārtāk smejas tas, kurš smejas pēdējais. Smejas tas, kurš smejas pēdējais. Nu, vienīgi Rozija nezināja, ka šīs ir pasvēl mūžīgas. Nu, mēs esam auzās. Nepārspīlēsim cerību viņš pēdējā. Un uz ko tieši tu ceri, Soneta? Ka kāds māju uzbūvēs tavā vietā? Vai varbūt Hotel Ruk pagarinās sezonu? Vai varbūt tu uzzināsi, ka esi mantojusi sākumā? Nē, vēl labāk, pilīgi. Vai varbūt tev kaut kur gatava māja kā Robloxā, vai varbūt... kur sataisījies? Kā, kur pie darba, protams, vārta materiālus mājai,
Jūs, protams, varat palikt šeit un turpināt savu bezjēdzīgo sarunu, vai arī nākt man palīgā un jau šovakar mēs varēsim ievākties mūsu jaunajos apartamentos. Zini, ko, Rozija? Tu esi viens lecīgs sivens. Mūždien pārliecināta par savu taisnību, un tā vien gribi būt labāka par citiem. Sonetai taisnība. Tu esi lielībnieks, un diez vai esmu tādu gribēšu dzīvot. Es būvēšu pati savu māju. Varēsiet tajā paciemoties uz tās idejas, vēl pirms ievākšanās savās. Vēlu veiksmi. Man tā nebūs vajadzīga. Vai jūs vispār zinat, kā būvēt māju? Visu var atrast YouTube'ā, Rozijas Jankundze. Ja ne tur, tad mākslīgais intelekts palīdzēs. Atradusi palīgu. Vai kāds no jums ir dzirdējis stāstu par 3 sivētiņām? Nu, es esmu pareizi. Bet vai kāds no jums bija dzirdējis par šo strīdu, kas norisinājās starp māsām īsi pirms manas ierašanās? Nu, nebija. Protams, ka nebija. Galu galā šim notikumam, kas gadu gaitā ir izlaists, ir ļoti izšķiroša nozīme visu notikumu attīstībā. Nova bija vairāk runātāja nekā darītāja. Viņa bija totāla geimere. Viņa varēja spēlēt no rīta līdz pat vakaram. Kad kāds viņai jautāja, Ko tu dari? viņa vienmēr atbildēja. Atkasies, es eju pazemes misiju. Ikreiz, kad bija jādara kaut kas patiešām svarīgs, novpāņu virtuālās pasaules piedzīvojumu. Ko dažreiz pavadīja vēlna kaut ko iegraust, un tad pasnaust, vai arī spēlēt. Iesnausties, pagraust, paspēlēt, jo ilgāk, jo labāk. Vienīgais, kas Novu mudināja darboties, bija ķilda ar māsām. Viņa negribēja palikt vienīgā bez apmetnes, tādēļ ķērās pie darba. Ziniet, nav jau jābūt nekādam lielam meistaram, lai redzētu, ka Nova nekāds dižais amatnieks nav. Bet, ziniet, tas jau arī nav nekas traks. Katram taču savi talenti. Nova, piemēram, taisa pasaulē gardāto vīnu, kafiju. Bet mājas būvniecībā, tūlīt jūs redzēsiet. Gatavs! Kura ir labākā? Nova ir labākā. Kura ir labākā? Nova ir labākā.
dramatiskākie notikumi, jo es devos pie Bet neviens neatbildēja. Au! Bet neviens vēl joprojām neatbildēja. Au! Kas tur ir? Labdien, šeit jūs traucē. Viens no tās pasaulīt apmāstas, Mama, viņa tā satrakojusies. Viņa manī vispār neklausījās. Es gribēju, lai Mama iznāk no mājas un uzklausa, kas mums sakāms. Tā es izdomāju, mazliet papūst. Tā, lai mājās iezaļģēlētos caurvējuši. Tas šādiens briesmīgākais troksnis pasaulē. Ja man kāds skaidri būtu pajautājis. Klau, vai tu siedies un sasat pasatītājs? Es viņiem skaidri un gaiši atbildētu, kādēļ es ierašies. Kādēļ tu jūs uzdodat jautājumus, ja jums atbildes negaidat? Vai ne? Taisnīgi sakot, es esmu sarūpināts un bezgalīgi pārsteigts par to, cik jūs uzmanīgi manī šodien klausāties. Šķiet, es nemaz neatceros pēdējo reizi, ka kāds manī būtu tik uzmanīgi klausījies, uzklausījis visu manu stāstu. Lai nu kā, Loma toreiz tikai aizsāka histēt. Un sonetē par to vajadzēja tikai padzirdēt. Skauž, biksēs grauž. Nē, Soneta, kas ir ļaunākais, kas ar mums var notikt? Pasaulē izbeidzas zīles. Nē, Soneta, kaut kas daudz reiz ļaunāk. Varbūt pasaulē izbeidzas frī kartupelīši. Nē, Soneta, ļaunāks par tiem abiem kopā. Mums jāievadas māja augstāk par pirmo stāvu. Ak, jā, arī es to nezināju, bet, ziniet, nekad neaiziniet ciemos sīvēnus, ja dzīvojam augstāk par pirmo stāvu. Un esot paniskas bailes no augsta. Pat nepiemini. Bet nē, māks, kaut kas cits, kaut kas vēl ļaunāks. Vilks, viņš ieradies sacimos kotletītēs. Vilks? Kurš vilks? Tas
maskām lielais, rasnais, briesmīgais. Neraizējies, Nova, es uzcēlu māju. Mēs varēsim paslēpties tajā. To tu sauc par māju? No kā tu to cēli? Zobu pakstāmajiem kociņiem, lai vilkam būtu vieglāk iztīrīt spraudziņas, kad būs mūsu sakoļļājs. Tev varbūt ir kāds labāks piedāvājums. Lai piedod man soneta, bet šo jau arī nekādi nevarēja nosaukt par māju. Lai nu kā es nepadevos, jo tam kādēļ es biju ieradies pie sīvētniem bija pavisam vienkārši izskaidrojums. Lai jau vien kāds mani būtu laicīgi uzklausīt. Tā, lielais, dusmīgais kungs, tagad tu paklausies mani. Tev ir divas iespējas, vai nu tu tūlīt pārdodies prom, vai arī es par saviem neatbildu. Nē, es biju bezgalā pateicīgs novērpašu atmosfēru uzmundrinošo jociņu. Ziniet, grūtos brīžos taču jāmāk ir pasmieties par sevi. Vai arī par sivēnu. Kas tur bija? Nu kas soneta? Zini, zīļu pārdevējs. Kas vēl tas var būt, ja es tev stāstu, ka apkārt siro vilks? Tava lēticīgais ņemsim līdzīs kotletē. Es atvainojos, es meklēju 3. Ak, pasaulīt viņš meklē visus 3. Cienītais vilka kungs, jūs būsiet kļūdījies, ne tikai 2. Taisnību sakot, man nebija laika ņemties ar tām zvedastavām. Jūs taču saprotat, cik tas ir bīstami. Man noteikti līdz tumsai bija jānonāk mājās. Es gribēju, lai sivēni izlēja no mājas un uzklausīja, kas man sakāms. Ko es darīju? Es atkal mēģināju pūst. Tā, bet tā tikai drusku. Varbūt tas tāpēc es dziedu kori? Vai kāds no jums dzied kori? Neciet? Kaut ko vismaz mašīnā taču dziedat, vai kurš dziedat. Vajadzētu kopā kaut ko uzdziedāt. Jūs taču visi zināt, ka jau tādu tautas dziesmu par to vilku, kuram tās kājas nosalušas un kuram tās zeķes jāda. Vajadzētu kaut ko koslāt uzdziedāt. Reizies, kas tas visi koristi salasījušies. Nē. Atliet bērni, ko atlietī, atliet bērni, ko atlietī, vilkam seņķes noatliet, vilkam seņķes noatliet, vilkam kājas nosalušas, vilkam kājas nosalušas, kurus mežus bradājot, kurus mežus bradājot. Aizrāvos. Jums taču nebūs nekādu iebildumu mazliet uzkavēties, ja mēs ievalkam. Nebūs? Nu tad Rozijas kārta. Tu esi alumīnija zūka, kad vienās dienas gadījusi. Tu esi alumīnija zūka, kad vienās dienas, kad mēs mīlēsi. Tu esi alumīnija
Rozija mājas celtniecībai piegāja visnopietnāk. Galu galā viņa pati vienmēr sacīja, parādi man savu mājokli, un es pateikšu, kas par Luksijas. Kamēr Lavona Soneta vēl nebija sapratušas uzdevumu, Rozijas māja jau bija gatava. Un viņa tajā jau bija iekārtojusies un grasījās pavadīt pēcpusdienu savā visiecienītākajā veidā, ļaujoties muzikālām džeza improvizācijām. Kad pēkšņi... Mās! Tūlīt pat laid mūs iekšā! Ak, tad tagad jūs gribat ciemoties, netikāt viss galā ar YouTube instrukcijām. Tas nav tik vienkārši! Nu, bet, protams, ka tas nav tik ļoti vienkārši. Arhitekti, lai uzbūvētu māju, mācās daudzus gadus. Nu, ne jau celtniecības situācija nav vienkārša! Paklau, ja jūs neesat gatavas atvainoties, tad... Tas izklausījās pēc... Tas ir tieši tas, pēc kā tas izklausījās! To mēs tev cenšamies pastāstīt! Ātri mūkam iekšā mājā, kamēr neesam kļuvuši par pusdienām! Pusdienas! Es šodien nemaz neko neesmu ēdusi. Izsalcis sivēns kļūst par izsalkušu vilku maltiņu. Dzīve ir skarba. Nekā čempioni. Mana māja ir ne tikai izturīga, tajā ir pat pirts. Un, ja tu esi tik bezgala izsalkusi, pasūtīsim kaut ko ar kurjeru. Nē, nu paldies, māsi, ka parūpējies par to, lai vilks dabūtu cūgaļu ar pildījumu. Milzīgs tā paldies! Ko tagad? Tagad relaksēsimies. Flying to the moon, let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song. Let me sing Kas tur ir? Te jēriņš maz. Jēriņš? Nu, kā es saku, jēriņš maz. Un ko tu viens šeit dari? Esmu apmaldījies, vairs nezinu, uz kuru pusi manas mājas. Un vecāki? Kur ir tavi vecāki? Un kur ir jūsu vecāki? Nu, mēs jau esam lielas, mēs vairs nedzīvojam ar vecākiem. Mani vecāki gaida mani mājās, bet es vairs nezinu, uz kuru pusi tās ir. Varbūt jums ir telefons vai planšete, dators, WhatsApps, Messengers, TikToks, Bolts. Ko? Priekš kam tev tas? Es zinu, ka melot nav labi. Tu meli vienmēr tiek atmaskoti. Jā, varbūt tās es arī nelīdzinos mazam kūkainam jēriņam. Bet ziniet ko? Arī vilkam mēdz būt maza jēriņa sirds. Taču jēriņam vilka apetīte. Es domāju, mums viņš ir jāielaiž. Tas ir tikai mazs jēriņš. Ko viņš mums varētu nodarīt? Nu vai taisnība? Ja man nebūtu jūsu mājas, kur tagad patvērties,
visi trīs esat logat vēselītes, lūdzu ielaidiet mani, amen. Ko tu teici? Nē, Nē, ko tu teici pirms mē? es tiešām sāku bīties, lūdzu ielaidiet mani, amen. Tu teici, ka esam 3 siventiņi. Kā tu zini, kas šeit dzīvo? Vai kādam no jums būtu ienācis prātā kāds labs attaisnojums? Man Tas ir pagalam aizdomīgi. Mēs vēl pat neesam šeit deklarējušies, ka kāds vientuļš jēriņš jau zina, ka šeit dzīvojam. Es viņam neusticos. Rozijai taisnība. Tas ir pagalam aizdomīgi. Nezinu gan. Es jutīšos vainīgi, ja nebūsim palīdzējuši vientuļam jēriņam. Soneta, tavs naivums tevi iedzīs vilkam mutē. Rozijai taisnība. Vilks jārādā. Tātad, cienījamais jēriņa kungs, piesardzība nekad nenāk par jaunu. Piedodiet, bet jums būs jāpierāda jūsu jēriņa identitāte. Jēriņa kungs, jūs tur vēl esat? Ak, Ruk, es ceru, ka vilks nebūs aizdesis mazo jēriņu. Tiešām aizdomīgi. Es taču jums teicu, ka šeit mums nekādas nepatikšanas nedraud. Nē, nu ziniet, māja jums tiešām kodums sanākusi. Ak, mans Ruk! Ļoti gudri. Vienīgais, ko neesam izdarījuši, apvērušies ar kašķiem. Paklausieties man uz brītiņu, uz sīvēti, lūdzu, paklausieties. Bet kā tu zini, ka es esmu izsalkusi? Ne tu vienīgā. Kā es zinu? Nu, te ir viss tas lielais noslēpums. Vai? Jūs prīt kartupelīšus pasūtījāt? Ak, pārējais, kartupelīši! Es par tiem nemitīgi sapļoju, un pat biju aizmirsusi, ka biju tos pasūtījusi. Nu, re, tas ir arī viss. Tik vienkārši bija šis stāsts un tik liels sanāca ārprotams. Gadsimtiem ilgi pret mani un maniem sugas brāļiem ir veikta masveitā melnā PR kampaņa. Man ir pamatotas aizdomas, ka pie tā ir vainīga lapsa. Bet tas ir cits stāsts. Lai nu kā, gadiem ilgi esmu atklausījies vārdu. Dzirdējis, kā mātes piedās uz bērnus, izmantot uz manu vārdu. Atklausījies par ņirgāšanos hausana uz mēnesi. Es saprotu, viss nezināmais piedēļ, bet es nekad neesmu piedulījis pirkstu. Nec sarkanā, nec vecmāmiņai. Vai tiešām jūs esat gatavi spriest par visu sugu viena individa dēļ? Tieši tāpēc mēs nolēmām iestudēt šo izrādi un parādīt jums to, kā tad viss bija patiesībā. Ir
tāpēc. Bet arī tāpēc, ka Vilks mums iemācīja, ka nevajag spriest par vienu pēc cepures, spalvas, ādas krastas vai profesijas. Jā, pastāsti viņiem par sevi. Nu jā, pareizi. Arī es, pateicoties Vilkam, sapratu to, ka man nav par ko kaunēties. Nu, un ka esmu baigi rozāta, un ka mīlu klasisko mūziku. Es varu būt jebkāda, kāda vēlos, tāpēc es atkal esmu tikai es rozīju. Vai jūs tagad zināt, kurš slēpjas visas sāls? Kartupelīšos! atļaušos pateikt pāris vārdus, jo mēs tomēr esam izgājuši ļoti lielam darbam cauri. Pārpratumiem, smiekliem, meklējumiem. Un es domāju, katrs brīdis, ko mēs esam pavadījuši kopā, jūsos atstās silts sapnis. Bet ir vēl viena lieta, ko es gribu jums dāvināt. Vai tas var būt? Vakaros, sēžot pie tējas, atcerēties šos mirkļus, jo katram no aktieriem dāvinu personalizētu krūzīti. Un iekšā šie skaistie mirkļi. Paldies, un jums bija esiet un tomēr nereizināsimies. Paldies! Mēs arī gribam pateikt paldies, kas mums palīdzēja šai izrādēji nākt. Un sāksim ar, tā teikt, mazākajiem, bet čaklākajiem. Gribam pateikt paldies mūsu suflieriem, Endijai un Mārcim. Tad tie, kuri palīdzēja mums aizskatuvē, Nellija, Daniels un Nikolais.
klases Sintijai un Gunteram. Kā arī izrāda, protams, nenotiktu bez skaņotāju un gaismotāju. Paldies, Raipi! Un liels paldies cilvēkam, kurš iedrošinās šo krīzi. Kasparam! Protams, jebkura izrāde netop bez režisora. Paldies, Ignai! Un mums ļoti palīdzēja šogad mūsu labākais klases audzinātājs Andis. Un mums šogad vēl palīdzēja mūsu vecāki. Tāpēc gribam pateikt paldies Esteres un Elīnas vecākiem. Un tagad turpmāk mums arī palīdzēs mūsu skolas vokāla instrumentālais ansamblis Emociju pārslodze, kas izklaidēs jūs, kamēr mēs gatavosimies svinīgajai daļai. Paldies, Emociju pārslodze! Labi, tad mēs dosimies un izbaudat tagad to, ko jums sniegs Emociju pārslodze. Mēs dosimies tālāk.
Labvakar, mīļie Zasas vidusskolas pedagogi, esošie un arī bijušie, vecāki, darbinieki, viesi un vissvarīgāk mūsu 3 brīnišķīgās šī gada absolventas. Šis vakars ir patiesi īpašs, tas ir gan kā kalendāra atzīme, gan kā robežu līnija starp vakar un rītdienu, starp zināmo un nezināmo, starp bērnību un pieaugušo dzīvi. Un tomēr šī līnija nemaz nav gasa. Tā ir maiga, silta un gaismas piepildīta. Tieši tāda, kā to esat pelnījušas jūs 3 drosmīgas, mērķtiecīgas, skaistas jaunietes, kas šovakar saņems savu žetonu. Un žetons, tas ir simbols.
tas nav tikai metāla aplis, tajā ir iegravēts laiks, jūsu bērnība, jūsu klases stundas, jūsu mirkli starpbrīžos, jūsu pirmās uzvaras un pirmās kļūdas. Tajā ir skolotāju pacietība, vecāku rūpes un jūsu pašu neatlaidība. Tajā ir viss, kas jūs padarīs par to, kas jūs esat šodien. Šovakar mēs nesvinām tikai paveikto, mēs svinam jūsu izaugsmi, jūsu rakstus, jūsu drosmi iet uz priekšu. Lai arī jūs esat tikai 3, jūs esat patiesi spēks. 3 dažādas balsis, 3 dažādi sapņi, 3 jaunietis, kas nesīs Zasas vārdu tālu pasaulē. Un katra savā īpašā veidā. Tāpēc, mīļās meitenes, atcerieties, ceļš stāvas nevis tur, kur viss ir skaidrs, bet viņš stāvas tur, kur jūs izvēlaties spērt savu pirmo soli. Jūs to spējat, jūs to jau esat pierādījušies. Tāpēc aicinu palīgā izglītības vietnieci un Niku, un lai mēs varam sasniegt šos gredzentiņus. Gredzentiņu simbolu saņem Elīna Caica. Man ir patiesi prieks, un es tev novēlu, lai tev būtu ļoti daudz vidusskolas izglītības. Žetonu vakarā aicinām piestiprināt žetonu pie mūsu skaļuma. I was
neļaujiet citu šaubām kļūt par jūsu robežām. Neļaujiet ikdienai kļūt sveicīgai, ka aizmirstat būt cilvēks, labs, iejūtīgs un godīgs. Šovakar mēs jūs palaižam tālāk ceļā. Katru savu taku vienmēr atcerieties. Zasas vidusskola ir un paliks jūsu mājas. Vieta, kad jūs vienmēr būsiet gaidītas, saprastas un pieņemtas. Un ļoti lielu paldies mēs sakam skolotājiem par sirdi, ko jūs ielikāt šajā darbā. Paldies vecākiem, bez jums šis vakars nemaz nebūtu iespējams. Paldies ikvienam, kas šodien ir šeit un te, lai atbalstītu mūsu absolventus. Un jums, meitenes, es novēlu vienu. Lieciet savam spīdumam būt tik spožam, lai tas izgaismo ne tikai jūsu ceļu, bet arī ceļniekam, kas ies ar jums. Jūsu rītdiena ir drosmīga, lai jūsu izvēles ir gudras, lai jūsu sirds vienmēr zina, kur tā dosies. Sveicam jūs šajā žetonu vakarā, un lai šis ir jūsu nākamais lielais sārts. Nu, tas nekas, ka vēl ir kāds eksāmens priekšā. Es atļaušos pateikt šobrīd paldies. Zasas vidusskolai ļoti paveicies. Tāda zāle nav neviena skolai, kur vēl blakus skolai ir kultūras nams. Lai tas arī būtu saimnieks kultūras namā, mēs vienmēr sakam paldies, Raidi, paldies tev. Un kā katru gadu žetonu vakarā ir ciemi. Un šovakar pie iepriekšējo gadu absolventu aicinām viņu zālē. Sveiki 12. Mēs pagājušā gada izdzīvojušie, piedodie absolventi, esam atnākuši ar svarīgu misiju. Palīdzēt jums sagatavoties ne tikai šī vakara ballei, bet arī eksāmeniem. Tādēļ vēlamies jums ko teikt. Ja jums ir bail, tad nebaidieties, jo mēs esam dzīves pierādījums, ka pat ja tava zināšana māja ir no salmiem, pat ja prezentācijas ir no zāriem, un pat ja motivācija ir no ļoti plāna saplāšanām, tu joprojām vari uzcelt savu īstu ķieģeļu bildi, nu ja vajag. Mēs, kā pagājušā gada absolventi, varam apliecināt, ka dzīve pēc skolas nebeidzas, tā tikai sākas. Un ja mēs tikām galā, tad jūs arī noteikti to spēsiet. Un tagad, kad esam jūs mazliet nomierinājuši, kā 3 ziventiņi ar pašapziņas treniņu, varam pievērsties galvenajam. Eksāmeni nav vilks, kas nāk jūs apēst. Viņš drīzāk ir tāds motivējošs kaimiņš, kur šī pa laikam pieklauvē pie durvīm un atgādina. Klausies, tev taču bija jāatkārto formulas, jāpamācās visi latviešu valodas likumi, nevis jāsēž tiktokā, jādomā, ka tāpat saies. Lai gan mums sagāja. Un mēs zinām, kā tas ir. Mēs arī reiz sēdējām jūsu vietā ar kafijas krūzi vienā rokā un ar pārliecību, ka no rīt gan sākšu mācīties. Ja nu kas, tad tas rīt pienāk tikai eksāmena nedēļā. Bet redziet, mēs joprojām esam šeit, dzīvi, funkcionējoši un pat ar diplomiem, kas nav izgriezti no kartona. Mēs jums vēlamies dāvināt dažas nelielas lietiņas. Tur ir gan zāles pret stresu, gan arī rīki, kas palīdzēs mazliet atpūsties un izklaidēties, gan arī sīkņus, kas noteikti noderēs eksāmenu dienās.
un arī kaut ko, kas ļaus mums būt gataviem šī vakara valkai. Tad, lai jums veicas eksāmenos un ne tikai, lai izdodas viss iecerētais un atcerēties. Dzīvē vienmēr atradīsies kāds vilks, kas mēģinās nopūst jūsu mājas un sapņus, bet ja tie būs būvēti no pārliecības, drosmes un darba, tad pats stiprākais pūtens tos tikai vēl vairāk nostiprinās. Šovakar zālē, arī nākošajā apskautē. Šogad 11. klase. Lūdzu. Mīļā 12. klase. Šovakar jūsu rokās ir žetons, mazs simbols, garam un skaistam ceļam, ko esat novēlējuši. Tas glabā atmiņas par draudzību, smiekliem un kopā pavadītajiem gadiem. Mēs, 11. klase, novēlam jums drosmi, pārliecību un ticību saviem sapņiem, lai šis vakars paliek kā savs sākums jaunam dzīves posmam. Zālē ir vēl kāds, kurš vēlas šovakar sveikt absolventi. Es gribu pateikt pāris vārdus. Es varu mans gaidās. Meitenes, žetonu vakars, tas ir tāds pirmais signāls, ka viņš ir bet tas jau arī nav nekas. Es jums novēlu izbaudīt šos pēdējos mirkļus līdz eksāmenam un līdz izlaidumam tas vidusskolā, bet arī ko tā. Kādreiz viena mana skolotāja teica tā, ka kārtīgi un jaunietim ir jāpaspēj 3 lietas. Izklaidēties, mīlēt un labi mācīties. Novēlu jums, lai jums šī līdz finišam paspēj izdarīt visas šīs 3 lietas. Un runājot par žetonu, jūs esat saņēmušas tas vidusskolas piekrības rīku. Tas glabās jūsu atmiņas par to laiku, kad jūs bijāt šeit tas vidusskolā. Un tas arī parāda to, ka tā ir jūsu tas vidusskola. Tas galvenais neaizmirstiet to arī pēc gada, pēc 5, 10, 20, 50, tās ir jūsu tas vidusskola. Vēlme kaut ko teikt. Šis vakars ir bijis brīnišķīgs. Ne katru gadu ziema mums tā ir apveltījusi ar sniegu. Un tas nav bijis pēdējos 20 gadus. Lai sniegbaltās pārslis iekrīt jūsu domās, lai baltie sapņi piepilda katru apu, kurā jūs dosieties. Paldies visiem, kas šovakar ir šeit. Paldies arī tiem, kas ir domās. Lai jauks jums vakars, uz tikšanos balvē.